Un vēlos šodien jums pastāstīt par tādu interesantu cilvēku, par kuru baptistu draudzēs jaunākās paaudzes kristieši nemaz tik labi nezina. Un viņa vārds ir Viljams Fetlers. Viņš pats, kad viņu uzrunāja, un viņš savās attiecībās ar cilvēkiem bija ļoti vienkārši, viņš nebija tāds augsts stāvošs vai augsts domājošs par sevi, un viņam patika, kad viņš pats sevi sauc par debesu pastnieku, ar tādu domu, ka viņš kā pastnieks atnes labu vēsti ļaudīm par glābšanu Jēzu Kristu, par grēku piedošanu tiem ļaudīm, kas savus grēkus atzīst un saskata. Un šis cilvēks ir saistīts ar vairākiem dievnamiem šeit pat Rīgā un arī Latvijā. Un es gribētu jums parādīt šos dievnamus. Viens no lielākajiem dievnamiem, kurš tika uzbūvēts Viljama Fetlera kalpošanas laikā, ir Pestīšanas templis, kurš atrodas Lāčplēša ielā 117. Un, ja jūs braucat uz Salu tilta pusi, jūs varat redzēt šo dievnamu, un tur joprojām darbojās arī draudzes vairākas. Tad vēl viens dievnams, kas kalpoja tikai dažus gadus, bija atmodas nams, atradās Katoļu ielā 30 Rīgā, un tas bija kā iesākums viņa kalpošanai pēc Fetlera atgriešanās Latvijā, tad, kad viņš bija izraidīts no Krievijas impērijas un atgriezās atpakaļ pēc tam, kad bija neatkarīga Latvija izveidojusies un iesāka kalpošanu, atjaunoja kalpošanu šeit. Tad vēl viens dievnams ir Golgātas nams Rīgā Hospitāļa ielā, kurš sākotnēji bija uzbūvēts kā cara armijas pareizticīgo baznīca, bet tad viņi nelietoja vairāk un viņš nopirka un izveidoja tur baptistu draudzes dievnamu, Golgātas namu. Tāds viņš izskatās šodien šis nams. Un vēl viens dievnams, ar kuru saistās Viljama Fetlera vārds, ir Baltā baznīca Daugavpilī, kura tika uzbūvēta 1935. Gadā, un arī, kas bija kā rezultāts Viljama Fetlera misijas darbam vai organizētajam misijas darbam Latgalē. Viljams Fetlers dzimis 1883. Gadā, jau ļoti sen. Un viņš nāk no Talsiem, Talsos, Kurzemē. Tajā laikā nebija Latvija, bet bija Krievijas impērija, Kurzemes guberņa. Un viņš ir kā vecākais dēls 6 bērnu ģimenē. Viņa vārds ir pazīstams arī kā Bazils Malovs, Vasiļija Malov, Viļģiem Fetler. Un arī pats sev viņš rakstīja dzēju ļoti daudz, un viņš ir arī autors daudzām dziesmām, kristīgām dziesmām. Viņš parakstījās kā Pāvils Hugenots vai vienkārši Hugenots. Nedaudz ieskicēšu viņa dzīves stāstu un paralēli arī runāšu kaut ko par viņa kalpošanu. Viljams Fetlers piedzima ģimenē, kur tētis bija namdaris, un tādā pašā laikā arī paralēli bija kā baptistu draudzes sludinātājs Talsos, un vēlāk viņš kopā ar visu ģimeni pārvācās uz Tukumu, kur arī izveidoja baptistu draudzi, un arī bija pats pie šīs, darbojās šīs draudzes misijas darbā un apkārtnē. Viņa māte Margarita Bāce, pirms no dzimšanas Bāce, pēc tam Fetlera, baltvāciete, dievbijīga sieviete, kas izaudzināja 6 bērnus, un tur fonā redzam Viljama Fetlera māsa. Viljams Fetlers un Andrejs Fetlers, tēvs un dēls, šeit viņam varētu būt apmēram 20 gadi. Viņš viņš apmeklēja savu tēvu vadītos dievkalpojumus kā jaunietis, pusaudzis, un viņš pats raksta savā autobiogrāfijā par to, ka viņam šīs lietas bija labi saprotamas un zināmas, tā teorētiski, un viņš zināja Bībeli, un viņa māte lasīja priekšā viņam no Bībeles un no dažādu sludinātāju svētrunām, bet pats pie tādas dzīves uzticēšanās Kristum viņš nāca tikai 15 gadu vecumā. Un baptistu
kustībā vispār iet runa nevis par rituālu vai, teiksim, par tādu juridiskām attiecībām ar Dievu, bet no sākuma sirds pārveidošanu, kad cilvēks kļūst par jaunu radījumu un uzticās Kristum. Tāpēc tas arī baptistu draudzēs ļoti bieži tiek runāts par to, ka tev no sākuma jāatgriežas no grēkiem un jāuztic sev Kristumu. Un viņš pie šādas ticības un pie tādas pārliecības, ka Kristus arī ir viņam piedevis grēkus, nāca 15 gadu vecumā tikai. Un tad arī drīz vien pieteicās pie savu tēta, kad viņš grib arī tikt kristīts. Un ar šo nākšanu pie ticības un ar viņu kristībām saistīts arī kādas vajāšanas bija, kur cilvēki, kas nepiekrita pieaugušo kristībām, viņi izvērta vajāšanas tukumā pret Fetleru, un arī tajā reizē, kad Viljams tika kristīts, arī tur bija kādas vajāšanas viņiem jāpiedzīvo. Šajā pašā gadā viņš arī pabeidz Tukuma pilsētas skolu, un pat cik vecāki nav ļoti turīgi, bet ir, viņi savu dēlu sūtīja pilsētas skolā, bet viņi nevarēja vairāk atļauties uzturēt viņu un viņam atļaut kaut kādu lielāku izglītību. Viņam ir jāiet strādāt, un viņš 17 gada vecumā pārceļās uz Rīgu, kur strādā par tulku miera tiesām. Tulko no latviešu valodas uz krievu valodu, uz vācu valodu, uz ebreju valodu, no ebreju valodas uz krievu valodu, dažādi no šīm 4 valodām. Tas nozīmē, ka viņš jau 16 gadu vecumā bija pietiekoši izglītojies šajās valodās, ka viņš varēja labi tās pārvaldīt un arī tieslietās pat būt par tulku. Vēlāk viņš sāk strādāt velosipēdu fabrikā par grāmatvedi, un tur gūst panākumus savā karjerā, un vēlāk viņš kļūst par šīs velosipēdu fabrikas biroja pārvaldnieku vai biroja vadītāju. Viņš paralēli savam darbam Rīgā apmeklē Rīgas Latviešu baptistu draudzi, kas sākumā veidojās kā Vilandas ielā pie Vācu Cijānas baptistu draudzes telpās viņi bija, un viņi veidojās tikai vēlāk. Tā izveidojās par Mateja draudzi un uzcēla arī savu dienamu. Bet tajā laikā viņi bija tur, un viņš darbojās kā svētdienas skolotājs, ar jauniešiem bija kopā, dziedāja korī, un kā misionārs mēģināja kopā ar saviem jauniešu draugiem izplatīt traktātus turpat Rīgas ielās un arī Rīgas ostā Matrožiem. 1903. gadā viņam ir 20 gadi, un viņš ir spējīgs biroja vadītājs tajā velosipēdu fabrikā. Viņam ir paredzama arī nākotnē, varbūt spoža karjera šajā jomā, un viņš labi orientējās tajā visā. Un Viljams Fetlers atcerās kādu notikumu šajā 1903. gadā. Un viņš raksta savā autobiogrāfijā šādus vārdus. Man toreiz bija 20 gadu. Man patika pa savu biroja logu vērot aizņemtos cilvēkus steidzamies pa ielu. Un tad man šķita, ka es dzirdu kādu sakām Viljam. Es pagriezos, bet istabā neviena nebija. Paskatījos vēlreiz par logu un vēroju rosīgo ielu, bet atkal es izdzirdēju savu vārdu. Tad sapratu, ka tā bija Dieva balss vai Dieva uzruna. Viljams saprot, ka Dievs, tur ir vēl kādas lietas, kas viņam tajā notikumā nāk sirdī un prātā, un viņš saprot, ka Dievs viņu uzrunā un aicina garīgajā kalpošanā. Viņam Dievs rāda tos cilvēkus, kas steidzās garām, un viņam sirdī ir tā, ka tavā vietā, tajā grāmatvedībā un birojā atradīsies vēl daudz citu cilvēku, kas varēs strādāt, bet Dievam nav cilvēki, kas varētu pasludināt evaņģēliju tiem ļaudīm, kas bez Dieva staigā. Bet viņš šim aicinājumam, viņš saprot, ka Dievs viņu aicina, bet tajā pašā laikā viņš iekšēji pretojās, un viņam ir tāds strīds ar Dievu, un viņš saka, bet vēl nesen man aicināja, lai es saku kādu uzrunu Daugavpilsgrīvas baptistu mazajā draudzītē, un es piedzīvoju pilnīgi neveiksmi tur, es redzu, ka man nav īsti vārdi, man pietrūkst, es neprotu izteikties, un viņš redz sev ļoti nepilnīgi tajā visā. Tajā pašā laikā viņš apzinās, ka Dievs viņu aicina garīgajā darbā. Un tālākais viņa dzīves periods ir saistīts ar mācībām. Viņš 1903. gadā, tajā pašā gadā, kad viņš piedzīvo šo Dieva aicinājumu, ar vārnīcas palīdzību angļu valodā uzraksta īsu vēstuli Čārlza Spērģena mācītāju koledžai.
Londonā. Tā ir baptistu sludinātāju mācību iestāde, un viņš no savas mātes bija dzirdējis, kad māte lasīja priekšā viņam Spurgeona svētrunas, un viņš zināja, ka tas ir tāds populārs sludinātājs Anglijā, bet viņš nezināja, ka viņš jau sen ir mūžībā. Bet tādā pašā laikā tā mācība iestāde joprojām pastāvēja. Viņš uzraksta vēstuli, aizsūta to uz Angliju un saņem atpakaļ, ļoti drīz saņem atbildi, brauc uz Angliju un tu vari mācīties. Sākotnēji vecāki viņa šo kalpošanas aicinājumu uztvēra nelabvēlīgi, un māte viņam pat pārmet to, vai tu, Viljam, tagad mūs pametīs, mēs esam veci kļuvuši, mums ir ļoti vajadzīgs tavs finanses atbalsts, tavs plecs, tava palīdzība mūsu vecumā tieši. Un viņam ir liels pārdzīvojums savā sirdī, kā es tagad tā pametīšu vecākus un braukšu mācīties, un kā viņi tiks galā ar dzīvi. Bet viņam ir arī tāds pārdzīvojums ar Dievu, kad viņš saprot, ka kas vairāk mīl tēvu un māti, tas manis nav vērts, kur Kristus saka šādus vārdus. Un viņam ir no vienas puses šis vārds, ko Kristus saka, un otras puses ir mātes vēstule, kurā māte viņam saka, vai Vili, tu mūs pametīsi tagad? Kā mēs tiksim ar dzīvi galā? Un viņš saprot, ka viņš aizbrauc pie saviem vecākiem, viņš paskaidro visu to, ko viņš bija piedzīvojis un kā Dievs viņu bija aicinājis, un vecāki varbūt negribīgi, bet tādā pašā laikā piekrīt, un arī tētis viņu svētī un saka, brauc un mācies, es saprotu, tāpēc, ka viņš pats bija arī šādu pašu aicinājumu saņēmis, līdzīgu aicinājumu kalpot Dievam. Un Viljams pašmācībā sāk mācīties angļu valodu un spēja uzsākt studijas angļu valodā. Tāds interesants remarka tāda, kad Viljamam Fetleram bija ļoti grūti izrunāt angļu valodā vārdus. Viņš zināja vācu valodu, zināja ebreju valodu, to, ko šeit lietoja vietēji ebreji un arī krievu valodu un latviešu valodu, bet viņam angļu valodā noteiktais artikuls V bija ļoti grūti izrunājams. Un viņš mocījās ar šo vienu vārdu ļoti ilgi, bet vēlāk viņš varēja arī brīvi tulkot un brīvi runāt angļu valodā. Liekas, kas ir noteiktais artikuls. Viņš mācās Čārlza Spurgeona dibinātajā mācītāju koledžā Londonā. Šeit ir tā draudze, kurā Čārlza Spurgeons draudzes nams, Metropolitāna tabernakls, kurā sludināja Čārlza Spurgeons, un blakus šim tabernaklam arī atradās šī mācība iestāde, kurā Viljams Fetlers sludināja un arī darbojās draudzē. Paralēli studijām Viljams ņem aktīvu darbību arī šajā Metropolitāna tabernakla baptistu draudzes dzīvē, arī korī dzied, spēlē orķestrī, pūšamo instrumentu, un vēlāk šīs zināšanas viņam noderēs, kad viņš arī saviem bērniem iemācīs pūšamo instrumentu spēli, un viņam pat izveidosies orķestras ģimenes. Koledžs dod viņam iespēju arī darīt kādus darbus, un arī viņš ar velosipēdu Londonā apceļo dažādas vietas, kur viņam ir jābrauc, un viņam kādi darbi tiek uzticēti. Viņš pats sev pelna iztiku, viņam dod tādu iespēju, jo viņš aizbrauc tur bez kādas finansiāla atbalsta. Londonas austrumdaļā viņš sarunājas ar emigrantiem no Krievijas impērijas, jo tur ir arī cilvēki, kas ir ieceļojuši tajā laikā, 20. gadsimta sākumā. Un sarunājās ar viņiem par ticību uz Kristu. Čārlza Spurgeona izglītības izpratne koledžā labi sagatavo viņu arī kalpošanai savā dzimtenē, jo viņš pēc tam atgriezīsies atpakaļ uz Krievijas impēriju. 1904. gadā Velsā norisinās kāda garīga sakustēšanās, tāda garīga pamošanās, sauc viņu par atmodu, kurā darbojās daudzi sludinātāji, un viņi aptver Velsas to pavalsti. Un tur ir tāds Roberts Evans arī, un tur ir James Stewarts un vēl citi cilvēki, kuri darbojās tajā atmodē, un tur ļoti daudz cilvēku atsaucās evaņģēlija vēstī un nāk pie dzīves ticības un savu ticību sāk praktizēt praktiskajā dzīvē, arī liecināt par to. Un Viljams Fetlers arī saskarās ar šo kustību un arī
iepazīstās ar kādiem cilvēkiem un ņem dalību šajās sapulcēs, kur ļaudis ir sapulcējušies un klausās Dieva vārdu un lūdz Dievu. Un viņš no šīs Velses atmodas paņem tādu dedzīgumu, aizrautību, entuziasmu, kur viņš arī, kad viņš sludinās evaņģēliju Latvijā šeit un Krievijā, iet sevišķi darīdams misijas darbu, kad viņš saprot, kādā veidā Dievs grib, lai mēs sludinātu evaņģēliju, ka tam jābūt personīgai vēstī, kas aizskar cilvēku, kas uzrunā, kas maina cilvēka sirds stāvokli. Un paralēli studijām viņš arī lasa grāmatas, un viņa rokās nonāk kāda grāmata, kur viņš lasa par Johnu Knoxu un viņa reformācijas iespaidu Skotijā, un viņš ir lasa par to, ka Džons Knox savā lūkšanā bija sacījis tādus vārdus: Dievs dāvā man Skotiju, vai arī man jāmirst. Un šīs vārds ļoti uzrunā Viljamu Fetleru, un viņš saka, ka Dievs dāvā man Krieviju, vai Krievijas impēriju, vai arī man jāmirst. Un viņš nodod sevi tam, lai viņš varētu būt derīgs, Dieva darbarīgs, lai uzrunātu ļaudis Krievijas impērijā. Paralēli viņa studijām norisinās kādi procesi arī pašā Krievijā. Tur ir dažādas socialistiskas idejas, komunistiskas idejas, marksistiskas idejas ienāk Krievijā, ir visādi dumpļi, un 1905. gada 17. oktobrī Krievijas cars Nikolais II paraksta ticības brīvības manifestu. Izklausās ļoti vareni, bet īstenībā tas bija ļoti tāds pieticīgs brīvības manifests, kas pieļāva darboties ne tikai no ortodoksās baznīcas sludinātāja vēstī, bet arī atļāva kādiem protestantu cilvēkiem, kad var tikt cilvēki uzrunāti un ka viņi var mainīt savu kristīgo pārliecību arī citā virzienā, protestantismu virzienā. Ka par to netikt krimināli sodīt, bet praksē tas tā nebija tik vienkārši. Bet tas deva tādu durvu pavēršanu un deva tādu iespēju viņam sludināt un atgriezties kā misionāram, kā evaņģēlistam tieši Krievijas impērijā. 1907. gadā Viljams absolvē Spurgeona mācītāju koledžu un tiek ordinēts par mācītāju. Un 1907. gadā viņš ierodās Sanktpēterburgā, kas tajā laikā ir valsts galvaspilsēta. Un Fetleram viņam ir 25 gadi, jauns vīrietis, un viņš meklē misijas iespējas un misijas darbu iespējas Pēterburgā. Pēterburgā ir daudz studentu, daudz strādnieki, aristokrāti, tur ir ļoti cilvēki no dažādām sabiedrības slāņiem, un viņš atrod labus kontaktus ar aristokrātu kņazieniem Līvenu un Četkovu, kas ir ļoti turīgas sievietes, bet viņas jau bija pirms tam iesaistītas tādā aristokrātu kristīgajā kustībā, kur iesāka Lords Redstoks no Anglijas. Un šīs sievietes bija nodevušas savu dzīvi arī Kristum, un viņas gan sociālo darbu darīja pie nabadzīgiem cilvēkiem, un viņas atļauja savos salonos un arī savās telpās Fetleram sākt darbu pie svētdienas skolas, bībeles studijas, sarunas par garīgās dzīves tēmām, un Fetlers ar šo sieviešu un arī citu kristīgo cilvēku atbalstu un Pēterburgā īrē lielas zāles, kurās notur lekcijas par evaņģēlija tēmām. Kāpēc lekcijas? Tāpēc, ka dievkalpojums ārpus ortodoksās baznīcas atklātās telpās noturēt nevar, bet lekcijas var. Tāpēc viņš uzkāp uz lielas zāles priekšā pie pults un notur lekcijas par tēmu, kas ir no evaņģēlija ņemts, par Kristus dzīvi, par vēsturiskiem notikumiem no Bībeles laikiem. Un šīs sapulces sāk apmeklēt daudz ļaudis. Viena no šīm vietām, kas piederēja kādai no šīm knazienēm, bija šī māja, un tur notikās Bībeles studijas otrdienās. Baļšajā Marskaja, Pēterburgā, 43. numurs. Šajā namā notika lekcijas par evaņģēlija tēmām, arī Mahavaja uļica. Arī, kas esat bijuši Pēterburgā vai Ļeņingradā, jūs zinat, tur ir ļoti daudz
dažādi šādi nami, kurus ir būvēti jau vairākus gadsimtus iepriekš. Lekcijas apmeklēja daudz klausītāju, jo tās ir bez maksas, un ļaudis, ja bez maksas var apmeklēt lekcijas, viņiem interesē, kādiem neinteresē, bet šo lekciju apmeklētāji lielākoties bija nabadzīgi ļaudis, darba ļaudis, kas vakarā nevarēja atļauties varbūt aiziet uz teātri vai uz kādu, kur bija jāmaksā nauda, bet uz šādu lekciju par evaņģēlija tēmu apmeklēt viņi varēja aiziet. Un izveidojās apmēram 300 cilvēku kodols no šīm lekcijām, kas regulāri apmeklēja šīs sanākšanas. Un tautā un jauniešos tajā laikā valdošas ir sociālistiskas un nihilistiskas un marksistiskas idejas, jo tas ir 20. gadsimta sākums, kad briest revolūcija Krievijā. Un tas revolūcija nebija viena cilvēka pasākums, lai gan tas sākās ar marksistiski domājušiem cilvēkiem. Un tādā pašā laikā cilvēkos ir neziņa un neizpratne, un Fetlera lekcijas par evaņģēlija tēmu ir tās, kas dod pretsvaru marksismam un nihilismam un vēl citādām dažādām tendencēm, kas ir jauniešos un tā laika sabiedrībām. Tādā pašā laikā Fetleram arī nelabvēļ, kas viņu kritizē un ķengā avīzēs un vēl kādas citas lietas notiekās. Bet ļaudis, kas apmeklē šīs lekcijas, viņi iegūst sev dvēseles skaidrību un sapratni par to, ka dvēseles glābšana ir nevis sabiedriskās iekārtas pārveidē, bet pirmkārt sirds pārveidē, savu grēku atziņā un ļaut savu sirdi pārveidot Dieva vārdam un Dieva garam. Tajā ir atbilde. 1910. gadā, 8. septembrī, tika ielikts pamats Pēterburgas baptistu draudzei Evaņģēlija nams. No šīm lekcijām, no šīm aktivitātēm, ko Fetlers veica visas nedēļas, iknedēļas Pēterburgā dažādos rajonos izveidojās draudze. Un gan ar pašu draudzes locekļu atbalstu, gan arī ar Fetlera draugu atbalstu Anglijā un citās vietās, viņi būvē dievnamu, Evaņģēlija namu viņi nosauc. Un 1911. gadā šis nams tiek uzbūvēts, un viņš atrodas, man liekas, Vasilija salā. Tāda izskatās šī dievnama iekšpuse. Var redzēt, ka ļoti daudz cilvēku arī ir no otras puses iekšpuses. 1913. gadā, 13. jūlijā, Viljams Fetlers un Barbara Kovaļevskai noslēdz laulību. Viņa iecerētā līgava ir sieviete, kas arī viņa sludināšanas rezultātā bija atgriezusies. Viņa bija no Polijas, un viņa mācījās Pēterburgā kādā no meiteņu ģimnāzijām, manuprāt. Un 30. gadā viņi noslēdz laulību, un laulībā viņiem dzimst 13 bērni, ļoti liela ģimene. 3 meitenes un 10 zēni, vēlāk mēs redzēsim, nākošajā slaidā. Visi bērni mācās arī mūzikas instrumentus, un viņi izveido Fetlera ģimenes orķestri Varavīksni, kas nosaukums ir. Un šis orķestrs kļuva ļoti pazīstams gan Latvijā, gan Krievijā, gan arī citās zemēs, jo viņi ceļoja ceļoja arī uz citām valstīm, dziedāja dziesmas, spēlēja kristīga mūziku un arī tādā veidā vāca atbalstu, finansiālu atbalstu misijas darbam Krievijā. Šeit mēs redzam visus Fetlera bērnus, no jaunākā līdz vecākajam, un augšā vecāki. Un varam redzēt, cik liela ģimene viņam bija. Barbara un Viljams Fetlera uzticīgā kopdzīvē nodzīvoja 46 gadus. 1910. gadā Stolīpinis izdeva vairākus cirkulāros dokumentus, kas aizliedz evaņģēlija sludināšanu atklāti, publiski. Un 1914. gadā, kad ir visādi nemieri un visādas rūkšanas par revolūciju, ir cilvēki arī, kuri mēģina Fetleru apklusināt, un viņi noorganizē Fetlera arestu, un viņam tiek piespriests izsūtījums uz Sibīriju. Tomēr, par cik Viljams Fetlers ir pazīstams ar kādiem aristokrātu cilvēkiem, un tur ir arī kristīgi cilvēki, kas tic Kristum,
Viņa iestājās viņa labā ar lūgumu pie cara, un cars dod rīkojumu, kad ir iespējams tikai vai tā Sibīrijas izsūtījums, vai izraidīšana no valsts, un viņam pieņem lēmumu, ka viņš 10 dienā viņam ir jāatstāja Krievijas impērija. Un viņš šīs 10 dienas izmanto ļoti dedzīgā evaņģelizācijas darbā, sludina evaņģēliju, vēl evaņģēlija namā notur dievkalpojumus līdz pat pēdējām vakaram, un pēdējā vakarā kopā ar savu sievu un pirmo bērniņu viņi iekāpja kuģītī, kas dodās uz Zviedriju. Tātad viņš tiek izraidīts no Krievijas impērijas, nokalpojis Krievijas impērijā tātad tikai 8 gadus. Bet šajos 8 gados viņš paspēja izdarīt ļoti daudzas lietas. Viņš ir bijis pie šūpuļa Pēterburgas baptistu dievnamam un arī Maskavas baptistu dievnamam un darbojies Svētdienas skolā un ieinteresējis daudzas draudzes iesākt darbu ar bērniem tieši Krievijas impērijā, lai iepazīstinātu bērnus ar Kristus vēsti. 1914. gadā jūlijā iesākās Pirmais pasaules karš. Paralēli arī Krievijā norisinās revolūcijas notikumi. Un šī Pirmā pasaules kara laikā sadursmēs starp Austro-Ungārijas un Vācijas un Krievijas un Anglijas spēkiem apmēram vai vairāk kā 2 miljoni Krievijas impērijas karavīri nonāk Vācijas un Austrijas armijas gūstā un tiek uzturēti kara gūstekņu nometnēs Vācijā. Un Viljams Fetlers saredz šajos notikumos Dieva vadību un organizē evaņģēlijas vēstas sludināšanu Krievu kara gūstekņiem, tur tajās nometnēs. Es sapratu, ka vairāk kā 30 nometnes ir bijušas, kurā šie cilvēki, karavīri bija koncentrēti, un viņi tur atradās vienkārši darīja kādas darbus, bet viņiem bija arī brīvais laiks, un Fetleram rodās ideja, ka šiem cilvēkiem ir iespējams pasludināt evaņģēliju vēsti. Pat cik viņš ir izraidīts no Krievijas impērijas, un tie karavīri arī atrodas ārpus Krievijas impērijas, tā ir iespēja šiem cilvēkiem kaut ko pateikt. Viljams Fetlers 1915. gadā ASV noorganizē evaņģēlisko komiteju darbam ar Krievu karagūstniekiem Eiropā. Tiek pārtulkotas dažādi kristīgi traktāti, tiek iespiestas bībeles krievu, ukraiņu, latviešu, lietuviešu, visās no to tautu valodās, kas bija Krievijas impērijas sastāvā. Un šī literatūra tiek aizsūtīt uz Eiropu, uz šīm nometnēm, gan pats Fetlers, gan viņa līdzstrādnieki no dažādām draudzēm, arī dažādiem kristīgiem virzieniem, dodās uz šiem kara gūstekņu nometnēm un uzrunā cilvēkus ar vēsti par Kristu, jo viņiem tāpat viņi tur atrodas gūstniecībā, un viņiem ir interesanti, kad ir kādi cilvēki, kas nāk viņiem kaut ko stāst, ar viņiem nodarbojās. Un šajā darbā ar Krievu karagūstniekiem tiek izdalīts 1,600,000 eksemplāru bībeles, jaunās derības kristīgās grāmatas 26 valodās un apmēram 2 miljoni traktāti. Šīs misijas darba rezultātā apmēram 20,000 karagūstekņi nožēlo savus grēkus un nāk pie dzīves ticības uz Kristu. Un paralēli arī šim darbam vispār ar cilvēkiem, lai viņus vestu pie ticības uz Kristu, norisinās arī kursi, kur tiek piedāvāt šiem karavīriem, kas ir kā karagūstekņi, un tur apmēram ir kādi 500 cilvēki vai vairāk par 500 cilvēkiem, kas sāk apmeklēt bībeles kursus, kurās māca pamat lietas par bībeli. Vecās derības ievadu, jaunās derības ievadu, varbūt kaut kāds homilētikas pamatus, no ekseģēzes pamatus, protams, ne valodas, senās valodas, bet tādas lietas, lai cilvēku varētu sagatavot kā misionāru vai kā lauku sludinātāju. Un 1919. gadā, 28. jūnijā tiek parakstīts Versaļas miera līgums, kas izbeidz Pirmo pasaules karu. Ticīgie karavīri, atgriežoties Krievijā, kā spēcīgas trauma, nes sev līdzi evaņģēliju vēsti, ko viņi paši bija saņēmuši tur atrodoties šajās nometnēs.
un no ciema uz ciemu, no pilsētas uz pilsētu. Un šie cilvēki, būdami vienkārši karavīri, kļūst par misionāriem, nevar būt ļoti augstu izglītotiem, bet arī pašā laikā viņi var aiznest padomju, tajā laikā jau padomju Krievijā, vēsti par Kristu. Un tas ir ļoti liels garīgs spēks, kas paralēli darbojās komunistiskajai propagandai Krievijā. Ir šie cilvēki, kas sludina evaņģēliju. Un man liekas, ka tas ir ļoti liels Dieva brīnums, kā Fetlers to saprata, ka tādā veidā var evaņģēliju vēsti izplatīt. Protams, tas nemainīja visu šīs valsts virzību, bet kaut kādā veidā cilvēki ļoti daudz nāca pie ticības caur šiem karavīriem, kas aizbrauc uz savām pilsētām un ciematiem. 1917. gada 8. janvārs Viljams Fetlers nodibina Ņujorkā Krievu Bībeles institūtu, kurā tiek sagatavoti misionāri un sludinātāji darbam Eiropā. Fetlers atrodās Amerikā tajā laikā, ASV, un ar visu savu ģimeni. Un tur ir arī ne tikai viņš, bet arī citi Krievu emigranti. Tur arī emigranti no Latvijas ir, un arī no citām zemēm, kas ir ap Krievijas impēriju. Un viņš šiem cilvēkiem, kas prot Krievu valodā, viņš nodibina institūtu, kurā sagatavo sludinātājus un misionārus, kas atsaucās šim darbam. Protams, tie nebija ļoti daudz, bet tie bija cilvēki, kas ar to nodarbojās. Un bija jauni vīrieši, kas tam atsaucās. 1920. gada 30. novembrī ir sagatavoti 23 misionāri, kuru dodās no Ņujorkas uz plašu misijas lauku Eiropā. Fetlers sadalīja misionārus 3 grupās, katrai no kurām bija jāstrādā gan Polijā, vienai bija jāstrādā Polijā, padomi Krievijā un Besarābijā, tas ir tajā apvidū starp Moldāviju un Ukrainu. Fetlers atgriežas Latvijā pēc dažiem gadiem esot izsūtījumā, izraidījumā no Krievijas impērijas. Pa to laiku ir izveidojusies neatkarīga Latvijas valsts, un arī vēl citi dažādi notikumi ir. Kaimiņos izveidojusies padomju Krievija, daudz valsts apkārt Krievijai iegūšas neatkarību, un Fetlers atgriežas atpakaļ pie savu sākotnējā misijas lauka. Un šeit Rīgā nodibina Krievu misijas biedrību. Šī Krievu misijas biedrība iespieda bībeles, tur ir 81,000 eksemplāri, un mēģināja bībeles iesūtīt iekšā šajā valstī, Krievijas impērija, tajā padomu laika, jau padomu Krievijā. Ar pārtikas pakām, ar dažādiem sūtījumiem, un no visām izmantojot vēstniecības. Fetlers sūta bībeles tiem ļaudīm, kas dzīvo Krievijā un piedzīvo arī vajāšanas pret kristietību. 20. gadā vēl netika spēcīgas, bet 30. gados bija pat nogalināšanas, cietumā likšanas, ļoti lielas zvērības pret visu veidu kristiešiem, neatkarīgi no konfesijas. Un Fetlers atbalstīja cilvēkus, kurus viņš bija apmācījis un kurus viņš bija vedis pie Kristus, viņš viņus mēģināja atbalstīt kaut kādā veidā. Paralēli darbam Pēterburgā jau 12. gadā Fetlers Rīgā bija izveidojis Golgātas namu, un tur jau darbojās draudze, bet Fetlers atver atmodas namu, kā jau pieminēja, Katoļu ielā 30 šeit Rīgā. Un šis ir bijušais kinoteātris, kurš ir pārveidots par tādu misijas centru vai par evaņģelizācijas darba centru Latgales priekšpilsētā. Un no šīs vietas iesākās Fetlera atjaunotā misijas darbība Latvijā. 24. gadā Viljams Fetlers sludināja visās iespējamās vietās. Viņš gāja uz parkiem, cietumos, kapsētās, radio un laikrakstos. Viņš izmantoja dažādas izdevības, lai uzrunātu cilvēkus. Viņš arī vadīja starpkonfesionālus tādus bībeles gājienus pa Rīgas ielām. Un šeit redzēt visādi uzraksti, ir plakāti, tie ir cilvēki, kas mēģina uzrunāt savus tautiešus, bet tādā pašā laikā
kaut kur esot bijusi arī karieta, bet rati ar bībelēm, kuras bija piekļauts ar bībelēm, un cilvēkiem bija dots bībeles. Es domāju, tas pirms kaut kas var noderēt. Zinu, ka Andris ar Evitu nodarbojās arī ar līdzīgām lietām. 1927. gadā, no 25. līdz 27. gadam, tika uzcelts pestīšanas templis, šis dievnams, un 27. gadā viņš tika atvērts. Šis dievnams atrodas pavisam netālu no Katoļu ielas, kur bija tas no Latgales priekšpilsētas, tas misijas centrs Viljamam Fetleram. Šeit mēs varam redzēt pestīšanas tempļa dievnam iekšpusītē, aizmugurē korsoli, bet tur sēž Viljama Fetlera ģimene, bērni, katram ir kāds mūzikas instruments, un viena daļa no viņa bērniem patiešām kļuva arī par profesionāliem mūziķiem. Ne visi, bet viena daļa. Bet šis orķestrs bija pazīstams Latvijā, un ir fotogrāfijas, ļoti daudziem cilvēkiem mājās ir fotogrāfijas ar lielu ģimeni un ar šiem mūzikas instrumentiem, rakstīts Fetlera ģimenes orķestrs Varavīksne. Paralēli Latvijā arī Polijā izveidojās vairākas draudzes, viņš izveido viņa tie līdzstrādnieki, tie misionāri, kuru viņš sagatavoja, un viņš pats arī apmeklēja gan Poliju, gan citas vietas, Ukrainu. Bāriņu patvērsme Polijā Konstancina ir tāda maziņa pilsētiņa netālu no Varšavas. Pienāk 1939. gads, Eiropā arī briest dažādi notikumi. Viljams Fetlers ar savu ģimenes orķestru ceļo pa Eiropu un vāc līdzekļus misijas darbam slāvu tautās. Un sniedz mūzikas koncertus, un Viljams Fetlers uzrunā ļaudis ar evaņģēliju vēsti, bet briest Otrais pasaules karš, un ceļojot jau pa Vāciju, Fetlers ievēro to, cik dīvainas lietas notiekās Vācijā šajos gados, un kādām kontrolēm, kādiem pārbaudījumiem jāiet cauri viņa ģimenei, ir tikai izbraucot cauri Vācijai vien. Un viņš saprot, ka kaut kas no tā būs arī ļoti, var sanākt konflikts. Bet, viņš ar ģimeni aizceļo uz Ameriku, pārceļās tur, un tad arī sākās Otrais pasaules karš. 1940. gadā Latvijā iebrauc tanki un nomainās valsts režīms. Ir baigais gads, kurā iet bojā ļoti daudz mūsu tautieši. Represijās tiek arī Viljams Brāls, Roberts Fetlers un viņa ģimene tiek apcietināti un iet bojā Gulaga nometnēs. Tur fotogrāfijā redzams ir Viljams Fetlers Brāls un viņa ģimene. Iesākās un Otrā pasaules kara laikā Viljams Fetlers ASV organizēja Krievu bībeles biedrību un plāno bībeļu sūtīšanu uz komunistiskā bloka valstīm. Viljams Fetlers izsaka šādu domu: ko var izdarīt bībele? Dzīvība rada dzīvību, uguns rada uguni, patiesība dzīvo. Pat ja tā tiek sista krustā, tā atkal celsies. Lielā reformācija sākas ar bībeli. Tieši tagad mūsu tautai ir nepieciešams Dieva vārds. Es domāju, ka mēs arī šodien to pašu varam pateikt. Mēs dzīvojam laikmetā, kad nav analfabētisms, bet cilvēki nezina, kas ir Bībelē. Un ļoti daudz cilvēku arī draudzēs nelasa Bībeli regulāri, un cilvēki nezina Dieva nodomu. Tāpēc nav jācīnās ar analfabētismu, bet ir ļoti grūti ļaudis uzrunāt tā, lai viņi sāktu atvērt šo grāmatu. Mūsu tautai ir nepieciešams Dieva vārds arī šodien, 2025. gadā. 45. gadā Viljams Fetlers plāno misijas darbu un nelegālu bībeļu iesūtīšanu komunistu valstīs caur to misijas biedrību, kuru viņš izveidoja. Šeit redzams fotogrāfijā, kur viņš pats pārauga 83 kastes ar Krievu bībelēm nosūtīšanai no Ņujorkas uz Eiropu, kuras pēc tam tika nelegāli ievestas Krievijā. Un 1957. gada 15. augustā Viljams Fetlers aizgāja mūžībā 74 gadu vecumā. Pārceļoties uz Ameriku dzīvot, viņš pieņēma sev citu vārdu, Bazils Malovs, un nezinu visus apsvērums, bet tas bija viņa pseidonīms, arī viņa raksta darbos, viņš arī bieži tā parakstījās, bet tur viņš pieņēma šo savu tādu Bazils Malovs.
Malos nozīmē mazais. Var redzēt arī to, ka viņš mēģināja uzsvert to, ka viņš nedomā par sevi daudz. Kaut gan par viņu saka, ka viņš bija ļoti meteorīta persona, kā meteors, kā meteorīts, kas uzliesmo un ļoti spilgt spīd, un viņš atstāja aiz sevis lielu tādu iespaidu. Bet pats par sevi viņš saka, es esmu malos, es esmu mazais, norādot uz to, ka Kristus ir tas, kas ir lielais. Viljams Fetlers, kopsavilkums par viņu dzīvi nedaudz. Viljams Fetlers bija lūgšana cilvēks. Viņš bija cilvēks, kas no Dieva pirmkārt lūdza svētību un vadību tam, ko viņš darīja. Var likties, ka visos tajos hektiskajos darbos, kuros viņš bija iesaistīts, stresainojos, kad viņš bez Dieva vadības tajā visā gāja un tīri ar personīgu motivāciju. Bet tā nebija taisnība. Tie, kas zināja Fetleru, viņi zināja, ka viņš bija, pirms viņš kādas lietas uzsāka, viņš lūdza Dievu, un ne tikai formāli, īsi, bet viņš lūdza ilgi par kādām lietām, kurām viņam bija jāpieņem lēmumu. Viņš saprata Dieva vadību tajā. Viņš bija darbības cilvēks. Tad, kad viņš saprata, ka Dievs dod zaļo gaismu un atvērtas durvis, tad viņi nevarēja apstādināt. Tad viņš darīja to, ko Dievs viņam bija rādījis, kas ir jādara. Mērķtiecīgs viņš bija. Viņš gribēja iegūt augļus evaņģēlija izplatīšanā. Viņš domāja par to, kādā veidā aizsniegt tās tautas, kas grima tajā laikā ateismu iespaidā. Kā aizsniegt slāvu tautas, kā aizsniegt mūsu tautu šeit, lai mēs neiegrimtu tajā. Mūsu laikmets arī par to runā, kad cilvēki grims dažādās ideoloģijās iekšā un nesaprot, kādas būs sekas, tāpēc, ka viņi nesaprot Dieva vārdu. Viņš bija bezkompromisu principu cilvēks. Tas nenozīmē, ka viņš kā tanks gāja, bet viņam bija principi, no kuriem viņš neatkāpās. Sludinot Kristu, noraidot maldus, pat arī savā konfesijā, ievērojot idejas, kuras veda pie evolūcijas mācības atzīšanas, pie Bībeles kritikas. Viņš nostājās, viņš teica, nekāda kritika Bībelē. Mums ir jāļauj, lai Bībele kritizē mūs, nevis mēs kritizējam un spriežam par Bībeli. Mums jāļauj, lai Dieva vārds pārveido mūsu. Viņš nepieņēma jebkādas finanses. Viņam bija cilvēki, kas piedāvāja viņam finanses, un viņš no tām atteicās. Kaut gan tās bija varbūt lielas, bet Dievs viņam dāvāja citu veidu finanses caur cilvēkiem, kas bija dievbīgi un kas savu naudu bija ieguvuši godīgā veidā. Viņš bija drosmīgs un sevi upurējošs cilvēks. Pats dzīvoja atturīgu dzīvi, sevi maksimāli ieguldīja kalpošanā, arī savus līdzekļus ieguldīja kalpošanā. Pirms to vēl kādi citi cilvēki saprata, ko viņš darīja. Viņš pats sevi, savus līdzekļus ieguldīja tajā. Bet viņš bija arī iejūtīgs pret cilvēkiem, jo viņš sastapās ar dažādiem cilvēkiem, gan ar nabadzīgiem, gan ar bagātiem, gan ar bērniem, gan ar augstu izglītotiem cilvēkiem. Un viņš bija vienkārši, bet arī pašā laikā ļoti dziļš cilvēks, un viņi respektēja gan aristokrāti, gan mazi bērni. Un tas ir ļoti neparasti, kad tāda personība var būt, kas ļoti labi varēja saprasties ar dažādiem cilvēkiem. Es lasīju kādu aprakstu par to, ka viņš esot sēdējis kafejnīcā un paņēmis, pasūtījis sev tēju vai kafiju, bet viņš vēroja cilvēkus, kas gāja viņam garām. Viņš vēroja cilvēku sejas, kāpēc cilvēki ir norūpējušies, kāpēc cilvēki ir bēdīgi vai ko es varu tajā darīt. Un tas uzrunāja viņu, tas viņu aicināja, gluži tāpat kā tajā dienā, kad viņš redzēja aiz loga šos cilvēkus, sēžot savā birojā un saņēma Dieva aicinājumu kalpot viņam. Fetlerā raksturā var redzēt Kristus raksturu un Kristus nodošanos. Un kāda cilvēka viņam teica, tu sevi sadedzinās, tu sevi dedzini no abiem galiem, kā sveci no abiem galiem. Viņš teica, es sadedzinātu sevi no 4 galiem, ja tas būtu iespējams un ja tas nestu augļus Dieva valstībai. Un šāds bija šis cilvēks. Viņam bija tāds lozungs 100% priekš Kristus. Daudz cilvēku to nesaprata, bet redzot tos augļus, kur nesa viņa kalpošana, daudz cilvēku to atzina, ka tas laikam bija pareizi, kā viņš pats dzīvoja un uz ko viņš aicināja savus laikmeta līdzbiedrus. Tā, un te es atzīmēju dažus avotus, no kuriem es smēlos idejas šai uzrunai. Paldies jums par uzmanību. Lai Dievs dāvā, kad arī mēs kādu iedvesmu varam saņemt no šī cilvēka dzīves. Viljams Fetlers tas bija. Debesu pasniegs.